sēžaties. Tas, kas šeit notika, ko mēs visi dzirdējām un redzējām, tas bija tik tīri, patiesi un arī ļoti spēcīgi, ka tagad ir jāpadomā labi, ko varētu teikt, lai tās nebūtu tādas jau zināmas frāzes vai kaut kas pamācošs. Patiesībā šis uzvedums satikšanās varbūt daudz labāk pateica to, ko mācītāji cenšas pateikt savos sprediķos lieldienās un ko bieži cilvēki nesadzird. Jo tā jau tas ir, ka mums katru dienu ir kādi ļoti lieli notikumi, svētki, dāvanas, ko Dievs mums pasniedz, bet viss jau ir atkarīgs no tā, cik mēs no tā spējam pieņemt, saprast, novērtēt. Un no šīm dāvanām un svētkiem vislielākie svētki ir lieldienas, Kristus augšām celšanās svētki. Un tieši tāpēc, ka šajos svētkos Dievs mums dod visdārgāko, proti to atziņu, ka nekas šajā pasaulē mūs nespēja apdraudēt. Nekas, nekādas lietas. Ja Dievs ir ar mums un ja Kristus mūs sargā, un nekas šajā pasaulē mūs nespēja šķirt no Dieva mīlestības, kas ir atklājusies Jēzu Kristu. Un tā ir tāda ļoti vajadzīga atziņa tieši bērniem, kuri ir mazi, trausli, neaizsargāti, kuri ķeras pieaugušajiem pie rokas, kuriem vajag pieaugušo cilvēku pasargāšanu, pamācību, vadīšanu, ka mēs tieši bērniem varam iedot to, nekas tevi nevar šai pasaulē apdraudēt, ja Kristus ir ar tevi. Un, protams, mēs, kā Dieva vietnieki šajā zemes virsū, cenšamies dot to, ko Dievs mums jau ir devis. Tā arī ir šī sastapšanās. Un vēl gribētu sacīt, tas ir tāds pieaugušo cilvēku darbs. Mūsu ļoti iemīļoti Liepājas cilvēki, mākslinieki ir radījuši šo muzikālo stāstu, bet radījuši priekš bērniem, bērnu izpildījumam. Un te notiek tā miedarbība, ka pieaugušie it kā grib vest kādā ceļā, un tas arī ir pieaugušo uzdevums rādīt bērniem šo ceļu, bet tad bērni paši tālāk piedalās un paši izpilda, un savukārt dara to labāk nekā pieaugušie spētu izdarīt. Beigās ieguvēji ir visi. Tas nav viegli kaut ko radīt priekš bērniem, lai viņi saprastu. Un tad, ja šis bērnu priekšnesums mūs visus līdz aizkustinājumam uzrunā, tad mēs redzam, ir notikusi šī bērnu un pieaugušo pasaules sastapšanās tādā vispatiesākajā veidā. Vieni ir devuši, otri ir pieņēmuši un saņēmuši atpakaļ. Bet katrai sastapšanai jau tā īstā nozīme ir tikai tad, ja tie neesam mēs cilvēki, bet ja mēs esam kopā arī ar Dievu. Tas, kas Dievam novēlēts, tas ir mūžīgs, tas ir svētīts. Un šeit mēs sajūtām kaut ko no Dieva valstības klātbūtnes mūsu vidū, kas tāpat kā lieldienas un varbūt kādi citi notikumi pirmajā brīdī ir apslēpts notikums. Tad, kad mācekļi Jēzum jautāja, kur tad ir Dieva valstība, vai viņi centās kaut ko tādu apžilbinošu ieraudzīt, neparastu, Kristus teica, tepat viņi ir jūsu vidū, jums tikai viņi jāredz ir. Un šodien mēs to spējām ieraudzīt, pateicoties šim brīnišķīgajam priekšnesumam. Sastapšanās ar Kristu, tas ir lieldienu vēsts, tāds piepildījums, ko arī šis priekšnesums mums ļāva piedzīvot. Sastapšanās ar Kristu, tas nozīmē sastapt pestītāju, to, kurš dod mums šo drošību pasaulē. Tas nav atkarīgs no tā, ka kāds pateiks, Kristus ir augšām cēlies. Ja šis vārds mūsu sirdis neaizsniegs kā paša Dieva vārds, kā Bībelē rakstīts vārds, kuram mēs uzticamies,
un kas mūs ved ticības ceļā. Jo galvenais jau ir tas, kas notiek pēc augšām celšanās, jo tad notiek šī sastapšanās. Lūk, augšām celtais Kristus ir savu ļaužu vidū, savas baznīcas vidū, mūsu vidū šodien. Tas ir tas lielais piedzīvojums, kas dara mūsu prieku dzīvu un neatņemamu. Un tādā nozīmē šī sastapšanās ir notikusi pilnīgi šodien gan mūsu cilvēku starpā, gan arī mums visiem ar Dievu, ar Kristu. Jo, ja mēs jautātu, no kurienes tad šī drošā sajūta, ko mēs varam šodien gavilējot pasludināt viens otram un galvenais dot saviem bērniem un svinēt, ka nekas mūs nevar apdraudēt un nekas nevar šķirt no Dieva mīlestības, viņi jau nenāk tāpat. Šī sajūta ir caur to, ka Kristus ir nomiris, ka viņš ņēma mūsu grēkus uz sevi, ka viņš tika piesists krustā. Un tātad tā ir ļoti dārga sajūta, par ko Dievs ir maksājis visdārgāko maksu. Augšām celšanās ir turpinājums. Kristus klātbūtne ir nākamais turpinājums pēc augšām celšanās. Un tādēļ šo sastapšanos gribu novēlēt nepazaudēt. Ja esam piedzīvojuši šo mirkli, paturēsim to sev. Lai Kristus ir ar mums, tad arī viens otru varēsim sastapt tik patiesi, tik īsti un tik dzīvi, kāpjot pāri paudžu barjerām, kāpjot pāri mūsu pašu uzceltajiem aizspriedumu, skepticisma, neticības mūriem, un tad arī varam piedzīvot šo nezūdošo gaviļu prieku, ko sniedz Lieldienas. Lai Dievs mums visiem to dod. Paldies! Paldies, mīļie bērni, jums! Jūsu izpildījums bija brīnišķīgi jauks. Nu jau daudzus gadu desmitus es svinu Lieldienas, bet nekad Lieldienās nebiju piedzīvojis kaut ko tik aizkustinoši īstu. Un, protams, arī pārējiem māksliniekiem, pieaugušiem, visiem man pateicību. Es gribētu aicināt ansambļu Gaismiņas vadītāju Dzintru Orbu, arī viņa saka kādu vārdu mums visiem. Paldies, mīlestībā noliec galvu jūsu bērnu priekšā. Paldies! Jo šī augšām celšanās sajūta ar jums kopā, to nevar neviens iedot, kā tikai jūs ar savām tīrajām sirdīm. Paldies visai mūziķu grupai un paldies tam dievišķam spēkam, kas lika mums noticēt un kas mūs saved kopā. Jo man liekas, tās ir atkal dvēseles, kas ir satikušās šajā laikā, un kurām arī šajā laikā bija jāsatiekas, jo viss jau notiek tā, kā tam jānotiek. Tā kā gaismiņa arī ir radusies no Dieva vārda, tad mums vienmēr ir bijis jānes šīs gaismas stars cilvēkiem, un tā ir liela atbildība vienmēr palikt tīriem, gaišiem un palikt Dieva mīlestībā. Un, protams, lai šodien šo baudījumu jūs varētu saņemt, vispirms šis Lieldienas stāsts bija jāuzraksta, pēc tam bija jāpieliek mūzika. Un mēs šodien ļoti gribētu pateikties visiem saviem mīļajiem kolēģiem, bērniem, kas ar mums bija kopā un kas izdarīja šo milzīgo darbu. Mēs gribam lūgt Andri Eniņu, mūzikas autoru. Un Janu Egli, stāsta autori. Tā mēs nākam aliņā šeit. Lielu paldies mēs gribam teikt Liepājas teātra aktierim Viktoram Elleram.
mūsu režisorei Maijai Kalniņai, kas visu šo redzējumu salika vienā kompaktā, skaistā vēstījumā. Un īpaši paldies! Es vienmēr gribu teikt mūsu ilgadējam koncertmeistaram Normundam Kalniņam. Marta Kauliņa, kura mums atved šo skaisto instrumentu marimbu un priecēja ar marimbas skaņām. Ieva Dreimane, gaismīgas vokālā pedagoģe un skaistās balss īpašniece. Un šajā stāstā māmiņa. Paldies Ievai Dzintarei. Paldies, gribu teikt savam dēlam Arturam. Un mīlestībā gribu paldies pateikt Helēnītei. Nāc lūdzu, Helēna. Es domāju, ka tev visā dzīves ceļā eņģelīši sēž katra tavu pleci. Herbertam, kurš uzdrošinājās. Herbertam arī ziedi. Jā. Un, protams, par skaistajām skaņām un gaismām mēs teiksim paldies mūsu skaņu operatoriem un īpaši Jānim Vasilim. Es došu vārdu tomēr Janai. Paldies par visu jūsu acīm. Un kādā tekstā bija ap mani sargājošs loks. Un es ticu, ka šis sargājošs loks šobrīd arī paliek ar jums un nekad jūs neatstās, jo es viņu jūtu. Paldies jums! Un Dzintrai paldies, un bērniem, un Andrim, un, protams, visiem. Es pievienojos cienējamai dzejniecei, šī darba autorei. Un paldies Janai par tik brīnišķīgu stāstu, kas deva iespēju sarakstīt mūziku un bērniem šo visu nocietāt. Paldies!